Veidot nākamo stāstu rosinājāt skatītāji tieši jūs, un nērtais jautājums skan šādi. Kas vakaros notiek pie Gaismas pils, vai tāpēc valsts to tik ilgi un pamatīgi būvējusi, lai tagad to deldētu un daudzītu? Ja arī jums padomā kāds neatbildēts un iespējams arī nērts jautājums, rakstiet mums uz 4. studija @ltv.lv. Bet nu gan aidā ar kopā ar Ārti Kamalu uz Gaismas pili, tikai neaizmirstam skrituļdēli. Pēdējos gados Rīgā uzbūvēts neviens skateparks, taču paši ekstrēmo sporta veidu cienītāji savu prasmi pilnveidošanai neizmanto tos, bet pavisam citus objektus. Kāds 4. studijas skatītājs mums iesūtīja video ar skateboardistiem, kas pulcēs pie jaunās bibliotēkas, un vaicāja, vai šādi tiešām netiek bojāti par vairāk nekā 250 miljoniem eiro celtā Gaismas pils. Protams, ik viens ir pamanījis, ka šeit jaunās bibliotēkas pieguļošajā teritorijā šo vietu ir iecienījuši arī dažādu veidu ekstrēmo sporta spēļu piekritēji, tie ir skrituļdēļotāji un skrituļslidotāji. Taču kopumā būtu jāsaka, ka Nacionālās bibliotēkas attieksme pret šiem sportistiem ir neitrāla. No bibliotēkas neviens skaters, ja vien tīši neko nebojā, projām dzīts netiek, bet vai patiešām nekas šeit nav sabojāts? Protams, mēs varam skatīties, ka uz vienas otras flīzes varbūt ir kāda vizuāla nepilnība, bet tad būtu jāsaka, ka tā drīzāk ir radusies flīžu fragmentu uzstādīšanas procesā. Populārs ekstrēmo sporta veidu cienītāju izklaides vietas ir arī Rīgas pieminekļi. Gan pie Raiņa pieminekļa diezgan iecienīts vieta ir, gan pie Kalpaka pieminekļa, bet šeit jāsaka, ka droši vien tīri tādus fiziskus bojājumus pieminekļiem mēs neesam konstatējuši. Šeit vairāk varētu runāt par to, ka tas ir varbūt ētisks dabas jautājums. Bibliotēku skateris prom nedzen. Arī Raini neviens nebojā. Varbūt no dārgajiem skateparkiem vispār ir vērts atteikties. Vai tie pietiekami? Visticamāk, kad nē. Un tas ir tas, kur droši vien cilvēku pašu iniciatīva ar ierosinājumiem savās apkārtnēs varētu nākt ar priekšlikumiem, kur viņi redz to. Tuvā nākotnē ir plānots atvērt vēl vienu betonu skateparku Miera dārzā. Bet jautājums paliek, kāpēc skateri šos skateparkus neizmanto? Sāksim ar to, ka arhitektūra ir tiešām paredzēta tieši tam, lai mēs varētu to darīt. Otrs ir tas, ka par laimi mūs te aicina, viņi grib, lai mēs te tomēr uzturamies, jo atnāca pabraukāt, aizēja, varbūt kaut ko iemācies tomēr. Un, sajūta šeit ir kā ārzemēs. Šeit ir unikāla, unikālas konstrukcijas, tādas kā nav skateparkā. Un, jā. Un tas, ka vispār šie sporta veidi ir radušies ielās, viņi sākās, kad sākās, tad nebija skateparka. Tāda nebija tāda vieta, kur braukāt, un mēs meklējām kāpnes, trubas, visu, kas ir šeit atrodams. Un pa lielam viņi mums tā kā to ir iedavuši. Ja skateboardists, kas bojā soliņus, patiešām ir tik liela problēma, tad lūk arī risinājums. Šādas te āķīšas var novietot nevien uz soliņiem, bet arī pie pieminekļiem.